Sveiki, esmu Kristīna. Es tagad atrodos pie Brīvības pieminekļa. Un es vēlos uzzināt, ko patiesībā Latvijas iedzīvotāji domā par šobrīd aktuālo tēmu referendumu. Ejam noskaidrot. Ko jūs domājat par referendumu? Es domāju, ka tas ir diezgan nevajadzīgs pasākums, jo tas, manuprāt, veicina savā starpā naidu starp latviešiem un krievtautības cilvēkiem, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka, piemēram, tur krievu valodu vajag kā otro valstu valodu. Мое личное мнение, референдум нужен. Понимаете, что люди должны общаться и быть нормальными. Parasti runājot ar krievu tautības cilvēkiem, mēs tā kā rodam kopīgu valodu. Jā, es ar viņiem runāju latviešu valodā un viņi paliek pie savas krievu valodas. Mēs savā starpā tā kā sastrādājamies. Viņiem ir grūtāk runāt latviski, man atkal runāt grūtāk krieviski, un mēs tā kā katrs runājam savu valodu, bet mēs viens otru saprotam. Вряд ли это даст какую-то пользу. Во-первых, это несет межнациональную рознь. Ну, а во-вторых, референдум не даст положительного результата всем русскоязычным людям, потому что никогда граждане, которые русскоязычные, граждане Латвии, они не смогут сделать большинство. Потому что большинство это латышскоговорящие граждане, они, в общем-то, будут голосовать против. Будут и русские, конечно, которые будут голосовать против. Но в целом я скажу, что это, в общем-то, вещь, которая выражает демократию, но в то же время она не идет на пользу латвийскому государству. Latvija būtībā diezgan maza valsts, un lai mums vajadzētu nosargāt to savu valodu, kas mums ir. Un, ja, piemēram, ir krievu valoda kā otrā valoda, tad uzreiz rada ļoti daudz problēmas, ne tikai latviešiem, bet arī krievu valodīgajiem. Es uzskatu, ka Latvijā jābūt vienai valodai, latviešu, un tāpēc jāiet visiem balsot. Kaut gan ārā ir augsts, bet tāpat jāiet balsot. Tātad viedokļi ir dažādi. Kāds būs rezultāts? Uzzināsim tuvākajā nākotnē. Speciāli SEMA laboratorijai.